Ciparpsiholoģijā jums bieži teiks, ka būs vajadzīgs jūsu dzīvē līdzsvars starp materiālo un garīgo. Jo nevar būt un dzīvot tikai materiālā pasaulē, tiekties tikai pēc materiāliem labumiem. Kas ir materiālais? Viss, kas ir fiziski, ko jūs varat sev dabūt, nopirkt, paņemt, tas viss ir materiālais. Bet tad rodas jautājums, kas tad ir tas garīgais? Vai, piemēram, mūzikas klausīšanās ir garīgais vai nav? Drīzāk šeit jums būtu jāuzdod jautājums, un tad jums radīsies arī tās atbildes, kuras jūs paši meklēsiet attiecībā uz garīgo, kad jūs uzdosiet sev jautājumu, kas es esmu? Ko es šeit daru uz šīs planētas? Kāda ir mana nozīme vispār šeit? Kāds no manis ir labums ģimenei, varbūt darbam, pasaulē vispār, kāds ir iegūms? Un vēl, ko es gribu? Šie jautājumi liek mums domāt un saprast. Un pamazām tas arī jūs aizvedīs līdz tam garīgumam, jo tā ir saikne ar šo neredzamo pusi. Un tas ir tas, kas ir ļoti daudziem jāattīst. Un šajā laikmetā šī saikne, viņa kļūst arvien izjūtamāka. Meklējiet šo saikni, atbildiet uz šiem jautājumiem. Un tas arī veicinās jūsu līdzsvaru starp materiālo un garīgo pasauli.